Labdien! Šai video pamācībā es jums izstāstīšu, kā veidot notikumu aprakstu priekš jūsu jaunā darījuma. Vispirms aktivizējiet iespēju pievienot vai izveidot notikumu aprakstu. Jums atvērsies forma, kurā jūs aizpildīsiet visas nepieciešamās lietas. Pirmo ir jānorāda datums, uz kuru jums ir nepieciešams pakalpojums. Nospiežot šo uzvelkot ar kursoru, uzejot uz laukumu un uzklišanot uz viņu, jums atvērsies loks, kur būs redzams kalendārs ar datumiem, laiku un minūtēm. Jūs izvēlaties vispirms datumu vai dienu, vispirms dienu ar datumu, kurā jums ir nepieciešams pakalpojums. Kā redzēt pie nosaukuma, jūs variet ar labo un kreiso norādīt vai mainīt tekošos uz priekšu mēnešus, vai arī, ja jūs zināt, ka tas ir nākamais gads, uzreiz izvēlēties nākošo gadu. Piemērā mēs atcerieties, ka, ja jūs mainiet gadu, tad mēnesis netiek mainīts, un jums ir jāpieskaņo arī mēnesis. Mēs šajā gadījumā izvēlēsimies pasākumu, kurš būs nepieciešams 2. decembrī. Pēc noklicējuma jums stāv 0 laiks, tas nozīmē 12:00. Mēs uzliekam uz 12. Tādā pašā veidā jūs izveidojat arī datumu spēkā līdz kuram. Piemēram, ja mēs dotajā brīdī taisam rezervāciju restorānā, tad mēs norādām, ka mums ir vajadzīgs tas pats 1. ne, bet 2. decembris. Ja mums ir sākums 12, tad vismaz mums 2 stundas ir noteikti vajadzīgs, tā kā mēs uzrādām 14:00. Nākošais 3. lauks ir personu skaits. Šeit jūs variet uziet ar kursoriņu uz simboliņu, kur ir paskaidrots, kam šis lauks ir domāts. Tātad šeit ir jānorāda personu skaits, kurš izmantos šo pakalpojumu. Pieņemsim, mūsu gadījumā 10 personas. Tās arī norādām. Notikuma tips. Šajā laukumā jūs vienkārši norādat, kāds ir par pamatu bijis notikums, dēļ kā jūs arī ejiet vai izmantojat konkrēto pakalpojumu. Tādā veidā, piemēram, mūsu gadījumā mēs varam izvēlēties, ka tā ir tā kā biznesa tikšanās, kurā nosauksim, tas ir klienta tikšanās. Tikšanās ar klientiem. Adrese. Nākošajā laukā jums jānorāda ir vieta un tās adrese. Šeit ir tāda lieta, ka jūs variet norādīt vai nu vienkārši pilsētas vai ciemata nosaukumu, bet ja jūsu pakalpojumā ir svarīgi norādīt konkrētu adresi, kā piemēram piegādes produktu vai pakalpojumu saņemšanas adresi, tad lūgums ir norādīt to precīzi, jo tas palīdzēs pakalpojumu sniedzējiem saprast adresi konkrēti, uz kurieni ir jāved preci vai pakalpojums. Mūsu gadījumā mēs pieņemsim, ka tā ir Dzirnavu iela 100 Rīgā. L.
mēs piezīmēs, mēs norādām kaut kādu papildus informāciju, kas mums uz doto brīdi ir svarīgi. Ja mums ir tikšanās ar klientiem, tad viennozīmīgi mēs norādām, ko mēs gribētu, vai ir vajadzīgs vai ne. Ja tas ir ēdināšanas pakalpojums, piemēram, tad mēs norādām, ka ēdieniem vajadzētu būt uz galda vai pasūtīsiet uz vietas. Pieņemsim, ka mūsu gadījumā rezervācija tiek veikta bez ēdieniem, tātad tā arī rakstam, ka ēdienu pasūtīšana notiks uz vietas, tā atbildīgā persona, pieņemsim, persona ir Andrejs Bērziņš. Un pieņemsim, ka mums ierodoties ir vajadzīgs aperitīvs šampānāts. Tātad nepieciešams tā. Tā, norādījām, noteikti kā vēl viena varētu būt ir tātad kādā veidā tiks veikta norēķināšanās un vai ir vajadzīgi rekvizīti vai ne, ja tas ir jūsu uzņēmums. Tātad mēs norēķināmies ar kredītkarti. Kredītkarti uz vietas. Iepriekš mums ir vajadzīgs čeks, kurā būs ar rekvizītiem, tad varam tā arī uzrakstīt, ka būs nepieciešams čeks ar rekvizītiem. Tas varētu būt aptuveni tā, kā paraugs mums tādā pasaukumā. Pārbaudījām, vai viss atbilst, un nospiedām iesniegt. Viss tādā veidā tiek veidots jums, tiek izveidots, kā jūs redzat, tiek izveidots jauns pasūtījums. Mēs varam uzskatīt uz viņu, tas ir notikuma apraksts, tādā veidā viņš arī izskatās lapas kreisajā pusē. Ir darbības, kur jūs varat rediģēt vēl to pašu izveidotās specifikācijas, norādīt dzēsi, tātad tiks izdzēsti. Šeit jūs varat pārbaudīt iedarījuma veikšanā, šī visa informācija tiek norādīta, kā jau mēs teicām, jūs varat izsīt, kā norādītā informācija ir pieejama. Šī informācija ir būs pieejama tikai jūsu pakalpojumu sniedzējiem.